klātesošie, jūsu ekscelences, dārgie draugi, mēs sākam mūsu tradicionālo piemiņas brīdi Rīgas geto ieslodzīto slepkavības dienu. Pirms 75 gadiem, 1941. gada 30. novembrī un 8. decembrī šeit Rumbulā tika noslapkavoti ap 25,000 cilvēku, Rīgas geto ieslodzīto un arī uz Rīgu atvestie Berlīnes ebreji. Es aicinu godināt viņu piemiņu ar klusumu brīdi. Un kā pirmam šodien es gribētu dot vārdu uzrunai Latvijas valsts prezidentam Raimondam Vējotkunam. Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, ekscelences, godātie klātesošie. Ir pagājuši 75 gadi, kopš šajā klusajā, priešu ieskautajā nostūrī skanēja šāvieni, mirstošu cilvēku kliedzieni un vaidi. 75 gadi, kopš pret Latvijas pilsoņiem un no svešuma atvestiem cilvēkiem tika pastrādāts Latvijā neredzēts noziegums. Toreiz Latvijā padomju okupāciju bija nomainījusi nacistu okupācijas vara, un holokausts jau bija uzsācis savu briesmīgo ritējumu. Šodien mēs pieminam tos 25,000 ebreju, kuri tika nežēlīgi noslepkavoti Rumbulas mežā 1941. gada 30. novembra un 8. decembra nacistu organizētajā akcijā. Tās īstenošanā, diemžēl, bija iesaistītas arī vietējās policijas. Šiem noziegumiem pret cilvēci nav noilguma. Ilgu laiku šie traģiskie Latvijas vēstures notikumi ir tikuši noklusēti un palikuši apslēpti plašākai sabiedrībai. Padomju okupācijas gados ebreju kopienas aktīvistiem tikai ar lielām pūlēm izdevās te uzstādīt akmeni ar uzrakstu fašisma upuru piemiņai. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas ir uzcelts memoriāls holokausta upuru piemiņai. Holokausta vēsture tiek mācīta Latvijas skolās. Rumbulas notikumus pēta vēsturnieki, un tiem ir veltīta Latvijas okupācijas muzeja un muzeja ebreji Latvijā ekspozīcija. Tomēr nekādi pētījumi, apraksti vai skaitļi nespēja pilnībā atainot šo baiso, necilvēcīgo notikumu un tā patiesos apmērus. Ziemas dienas Latvijā ir īsas, tikai 7 stundas. Tādēļ šķiet prātam neaptverami, ka šajā nelielajā zemes gabalā divās īsās ziemas dienās metodiski un augstasinīgi tika iznīcināti tikpat daudz mūsu līdzpilsoņu, cik šobrīd dzīvo vidēja lieluma Latvijas pilsētās. No pilnīgai iznīcībai lemtās ebreju pilsētas, kuru tolaik sauca par Rīgas geto, brīnumainā kārtā dzīviem izdevās palikt tikai dažiem cilvēkiem, tai skaitā jaungulbenietei Frīdai Mihelsonai. Katram Latvijas iedzīvotājiem būtu jāizlasa viņas skaudro atmiņu grāmata, lai kaut daļai aptvertu to dienu notikumu. Tomēr novembra atceres pasākumi Rumbulā nav saistīti tikai ar pagātni. Mēs nedrīkstam aizmirst pagātnes notikumus arī tādēļ, lai spētu dzīvot tālāk. Lai mēs dzīvotu uz demokrātijas vērtībām balstītā sabiedrībā, kas nepieļauj jebkādas neiecietības, rasisma un antisemītisma izpausmes. Šodien, kad pasaulē daudz viet tiek apšaubītas liberālo demokrātiju vērtības, šis ir brīdis, kad aizdomāties par Latvijas sabiedrību un valsti, kurā dzīvojam. Ikvienai mūsu sabiedrības grupai Latvijā ir jājūtas drošai un aizsargātai. To garantē mūsu satversme. Par spīti nežēlīgajām represijām un neizmērojamiem zaudējumiem ebreju kopiena Latvijā ir atzimusi. Es redzu attīstību un uzplaukumu tās sabiedriskajā, reliģiskajā un kultūras dzīvē. Caur to Latvija kļūst arī stiprāka
un bagātāka. Godātie klātesošie, es aicinu noliekt galvas bojā gājušo upuru priekšā. Aicinu atcerēties smagos pagātnes notikumus, lai tie nekad neatkārtotos cilvēces vēsturē. Paldies!